2011. gadā mana kolēģe Sintija sāka audzēt ķiplokus un sāka sapņot par to, ka viņai kādreiz būs uzņēmums, kur viņa pārstrādās Latvijā izaudzētu ķiploku. Mēs aptuveni pusgadu vai pat ilgāk ar Sintiju kopā meklējām, domājām, ko darīt, kā darīt. Viss sākās no granulām. Ķiploku tātad mēs liekam, izkaltējam un tiek saražotas ķiploku granulas. Granulas ir ar dzirnaviņām galā, kur klients var uzgriezt uz maizītes, uz gaļas, uz tomātiņa, kur viņš vēlas savu ķiplociņu. Tad no granulām top tālāk ķiploku pulveris. Ķiploku ziedu pesto ir neatņemama virtuves sastāvdaļa, ko liekam klāt, gatavojot dažādus gaļas ēdienus, gatavojot dažādas zupas. Ļoti garšīgi sanāk ķiploku zaļais sviests, ir marinēti ķiploku ziedi un marinēti ķiploku ziedkāti. Veselība mums ķiploku tēja ar ingveru. Ķiploku tēja ir īsta veselības tēja, kad jūt, ka nāk vīrus klauvē pie durvīm. Konfektes sākumā bija dažas ķiploku un ķiploks ingvers, jo tēja ar ingveru. Bet šodien jau ir 6 konfektes. Ķiploks, ķiploks ingvers, ķiploks citrons, ķiploks cidonie, ķiploks zemene un tikko uztapa ķiploks upeni. Nopērkams 55 tirzniecības vietās jau. Esam dažādās pilsētās, protams, Rīga, Cēsis, Valmiera, Sigulda. Un visā Latvijā mūs var iegādāties internetu veikalā www.nuko.lv. Tad mēs varam tagad droši teikt, ka visā Latvijā ir pieejami Latvijas ķiploku produkti. Un neatņemama sastāvdaļa, protams, ir Raunā, kur ir mūsu ražotne, kur ir mūsu veikaliņš. Gan mūsu produktu veikaliņā ir, gan citu Raunas mājražotāju izstrādājumi.